Sveiki no Eiropas parlamenta atkal. Un sveiks, Rihard. Jā, sveiks. Pagājis ilgāks laiks, kopš mēs pēdējo reizi runājām. Noticis, ka atkal ir baigi daudz. Es tev jautāšu uzreiz par lietām, kas noteikti interesēs mūs Latvijā visvairāk. Pirmā lieta noteikti būs NATO. Nu, kāds tavs skatījums? Kas ir tas, ko mums vajadzētu sagaidīt? Nu, īstenībā nav jau tas, ko sagaidīt. Šodien ir jau publiski komunicēti gala lēmumi. Gala lēmumi ir praktiski atspoguļo to, ko ģenerālsekretārs jau vēstīja, kas būs tajā fokusā. Liela ekscesi līdz šim nav, jo es saprotu, bija bažas, ka Trumps varētu ievest kaut kādas korekcijas, kaut kādas pozīcijas. Vēl ar vienu Krievija tika definēta kā galvenais ienaidnieks NATO. Tā arī runāsim. Tas ir agresors, jau bija bažas, izskanēja pa dažādiem kanāliem, ka ASV varētu vairs lūgt aicināt NATO, ka Krievija vairs nav tas ienaidnieks, jo tie divi ir apdraudējums. Jo līdz šim bija visos samitos tātad divi apdraudējumi - NATO starptautiskais terorisms un Krievija. Tad bija bažas, ka tas varētu. Lielākais jautājums jau ir saistīts tieši ar aizsardzības tēriņiem. Tātad jau tagad plaši piesauktie 5% ir panākt vienošanās, ka līdz 35. gadam dalībvalstis NATO apņemās tātad atvēlēt aizsardzībai 5%. Tātad vairs nav tas grīda 2%, bet ir 5%, bet pakāpeniski līdz 35. gadam. Un arī tur ir nianses, tas nav tā, ka tie 5% viss cietajai aizsardzības vajadzībām, bet tur ir tātad 3,5% aiziet bruņojums, spēju attīstība, bet tad 1,5% ir arī atbalstošā infrastruktūra tajā skaitā. Tas ir ļoti būtiski Eiropai ar militāro mobilitāti un arī saistībā ar aizsardzības plāniem, infrastruktūru kā tāda, kas nav tikai militārs aizsardzības aprīkojums. Tie ir tādi, teiksim, galvenie, kas arī ļoti būtiski ir, ka NATO turpinās atbalstīt Ukrainu. Absolūti. Šis arī ir ļoti būtisks akcents. Tā kā tādi 3 nogrieži šajā samitā ir bijuši. Tātad revitalizēt NATO dalību valstu aizsardzības industriju, aizsardzības spējas tajā skaitā, izdevumu palielināšanu. Un trešais, kas ir ļoti būtiski, saistībā ar atbalstu Ukrainai. Es domāju, ka ir optimāls rezultāts sasniegts. Es domāju, ka bija ļaunāki scenāriji zīmēti dažādos veidos un formās. Ļoti ir labi arī sadzirdēt no Trumpa, tātad no viņa pašreizējās prezidentūras šo izpratni par 5. pantu. Viņam ļoti daudzos veidos un formās uzdev šo jautājumu. Vēl pirms šī gala samita dokumenta. Tur viņš teica, ka viņam ir dažādas interpretācijas par 5. pantu. Kaut gan jau vēl citās intervijās viņam atkal uzdod, vai jūs, pārējās NATO dalībvalstis, kas šeit ir līderi, viņu valstis aizstājas. Viņš teica, protams, tādēļ jau es arī esmu šeit, lai apliecinātu, ka mēs esam. Tas ir ļoti labi. Protams, man interesē, kas šodien arī nāks ārā no Trumpa un Zelenska tikšanās, viņam divpusējā tikšanās, kas tur būs. Bet paralēli, protams, ir arī citi signāli, kas no valsts sekretāra ASV, no Rubio, ka sankcijas neplāno stiprināt pret Krieviju esošajos apstākļos. Tas galvenais arguments, ka, ja stiprinās sankcijas, tad Krievija nedabūs nekādā veidā formātā vismaz sarunām, lai to pašu uguns pārtraukšanā tālāk. Labi, viņa loģika. Bet bija arī pirms samita pēc manas iniciatīvas kopā maniem kolēģiem, bijušajiem kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas, bet kuri darbojās savās kapacitātēs vēl joprojām, ārlietu komisijās mēs izveidojām kopīgo paziņojumu tieši mērķētu NATO dalībvalstu vadītājiem pirms samita ar skaidriem punktiem par tajā skaitā, ka vārdiem ir nozīme
Tīpaši, ja tie tiek ultimāta veidā uzlikti agresoru valstī, un pēc tam, ja agresoru valsts nekādā veidā vispār nereaģē uz šiem ultimātiem, tad tas ultimāts vienkārši ir tukša vērts. Es šeit atgādināšu, ka tad, kad bija Trumpa administrācijas pārstāvja Krievijas un Ukrainas, ka vienotos par pagaidu šo te uguns pārtraukšanu. Mēs visi esam liecinieki, nekāda uguns pārtraukšana no Krievijas nebija. Vēl jau vairāk pastiprināja uzbrukums civiliem objektiem, bet Eiropas līderi, NATO līderi teicās, kā piemēram Makrons, Stāmers, ka ja Krievija neieviesīs uguns pārtraukšanu pēc 30 dienām praktiski, tad būs ļoti lielas sankcijas piemērotas. Šis termiņš iestājās jau 10. jūnijā. Kas pēc 10. jūnija? Labi, Eiropas Savienība virza 18. sankciju pakotni. Šo pakotni jau atkal bloķē mūsu divi iekšējie sabotieri Slovākija un Ungārija. Jā, tā kā galvenā zīme, ka NATO samits, es uzskatu, ka viņu var devēt par veiksmīgu. Ir novadīts un aizvadīts bez lielām kaut kādām sadursmēm, un kas arī būtiski, kur es arī esmu lasījis, ka Eiropai attīstot arī aizsardzības industriju, nevajadzētu arī pilnībā izolēt Turciju. Turcijai ir arī savas unikālās spējas, ko tā attīsta aizsardzības jomā, un tā sadarbība NATO ietvaros būtu jāīsteno. Tas, protams, viss saskana ar to darbu, kas ikdienā tagad norit Eiropas parlamentā, ar to jau manis iepriekš pieminēto mazo omnibusu. Te skatītājiem, vienkārši, kas nezina, omnibusi tagad labi pa kreisi aizmugurē priekšā tiek pieminēta. Omnibus, tas ir process, kura ietvaros likumdevējs, politikas plānotājs samazina birokrātiskos šķēršļus, atvieglo nosacījumus dažādām programmām. Tad mini omnibus aizsardzībai ir lielais omnibus. Lielais omnibus, tas ir tas plāns par pārapbruņo Eiropu 2030. Mini omnibus, tas jau ir tādā ļoti īsākā termiņā pavarot dažādas programmas vaļā priekš aizsardzības industrijas. Atlasot bišķiņ apakaļ pie NATO. Noteikti es ar kolēģiem runājos. Kāds ir Eiropas parlamentā tas tā ūdens, cik silts viņš ir par tiem 5%. Jo pats es izteicies arī, ka procenti neko ar procentiem kara neuzvarēs, vai ne? Citāds. Kādas ir tās attieksmes no kolēģiem no citām valstīm? Ir kaut kas jau izskanējis, cik tas ir? Mums jāskatās droši vien no tā nogriežņa, ka tika strikti noteikts, ka jāvirzās uz tiem pašiem 2%. Tas bija 2016. Gads, Velsas samits, arī Trumps sapurināja NATO māju, to konkrēti dalībvalstis, ka tās nepietiekami investē savās aizsardzības spējās. Mēs redzam, ka ir diezgan pamaiņas, varbūt netik strauji, cik mēs vēlētos visu cauri NATO dalībvalstīm, bet tas, man tā liekas, ir palikušas 4 vai 5 valstis, kas vēl joprojām nav 2%. Tātad absolūts vairākums jau ir, jau pāri pat ir vairākas valstis, kas ir 2%, un jau ir 3 un 4, un tuņās ir arī tās, kas tuvojas 5%. Bet no NATO dalībvalstīm, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstis, būs ļoti liels izaicinājums. Jo es pieļauju, ka tas atkal nav tikai tā, ka mēs kā jau minēju, uz papīra kaut ko, bet tas absolūti nepieciešams mūsu spēju attīstībā, atturēšanas spēju, jo īpaši. Un mēs redzam arī pirms NATO samita Hāgā Spānijas premjerministrs nosūtīja vēstuli ģenerālsekretāram, pasakot, ka Spānija neies nekādus 5%. Tā bija arī bažas, jo tomēr arī tā ir jābūt vienprātībai, gala dokumentu pieņemot. Te saprotu, kaut kādi kopsaucēji ir atrasti, bet ir valsts, kur vēl joprojām pat nav 1%. Un cik strauji tas ies uz priekšu, es domāju, ka
tā vienošanās, ka tie 5% veidojas no divām daļām. 3,5% ir tīri hardware, spējas, dažādi militāri aprīkojumi iegāde, un tad tā otra puse 1,5 ir infrastruktūra, tāds plašāk interpretējama investīcija aizsardzībā. Es domāju, ka tas paver tām valstīm, kas līdz šim ir ļoti iestrēgušas pārdot savai publikai. Ja šeit ir jautājums politiķiem, kā tu šo noargumentē saviem nodokļu maksātājiem. Kur tā nauda aizies, un es domāju, pieņemsim arī Spānijā, labi, mēs ejam tie 3,5, mēs virzamies, bet papildus 1,5, un mums ir ļoti daudz infrastruktūras objektu, kas, teiksim, ir tagad tas jaunais duāli pielietojuma tajā skaitā. Tad, ka tas varētu pavērt šo te logu. Okay. Tu jau pieskāries savam failam. Jā. Tas ir... Kādi teikt ir nākamie soļi? Minēja, tas ir mini omnibus, kas ir reāli Eiropas, tu esi Eiropas ziņotājs par to failu. Kas notiek tālāk? Tev teikt ir fails, tu esi iesniedzis grozījumus? Jā, ir tātad mini omnibus un lielais omnibus. Tagad es vienkārši nodrīšu, lai ir ausu dzidrumam, acu gaišumam. Tātad lielais omnibus, tas saistās ar marta sākumā, marta vidū skaļo paziņojumu, tātad mobilizēt Eiropas līdzekļus, lai varētu attīstīt aizsardzības industriju. Visur, kur mēs iepaliekam, jautājums arī kritiskā infrastruktūra, mobilitāte. Un von der Leyen teicās, nākamajiem 5 gadiem, tātad gatavība 2030, šķērsvīta pārabruņo Eiropu, tā iniciatīva tās ietvaros varētu mobilizēt līdz pat 800 miljardiem. Protams, skaļi paziņojumi tajam brīdim, bet daudz jau svarīgāk ir, cik ir tie realistiskie finanšu līdzekļi pieejami. Pirmkārt jau esošajā plānošanas periodā, es atgādināšu, ka esošais plānošanas periods ir tātad no 20. gada līdz 27. Mēs esam mazliet jau pāri vidusposmam, bet vidusposms tagad ir vismaz Eiropas birokrātijas acīs tas izvērtējums. Tas attiecās uz visiem Eiropas fondiem. Kohēzija, atveseļošanās fonds, savienojumā Eiropa programma, tajos ietvaros viss šis te kopums. Un tad tajā mini omnibusā mērķis ir līdz šī plānošanas perioda beigām dot iespēju elastību dalībvalstīm no, kā es minēju, kohēzijas finansējumu, no atveseļošanās mehānisma, pārvirzīt finansējumu aizsardzības jomā. Tas ne tikai ir attiecībā uz aizsardzības industrijas kapacitātes celšanu, inovāciju un pētniecības, bet arī infrastruktūra, tātad šī savienojamība, ceļi, dzelzceļš, tāpat arī enerģētikas projekti, tajā skaitā divējāda pielietojuma. Tas nav tikai tur elektrības savienojumi, bet arī gāze, degviela, vai tā būtu aviācijas vai militārā. Un te ir tas, ka pirmo reizi šajās programmās tiek likt iekšā aizsardzības joma. Tas Eiropas Savienības vēsturē, jo Eiropas Savienība ir sociāli-ekonomisks projekts. Visas tās programmas pa fondiem, tas ir izlīdzināšanas fonds, lai labklājību celt, bet šeit, saprotot ģeopolitisko situāciju, to apdraudējumu, kas Eiropai ir skaidrs, ka mums ir jāver šīs programmas arī tām nozarēm, kas varbūt līdz šim ir bijusi ļoti sensitīvas pārējām. Tad šajā mini omnibusā plāns ir atvērt šīs programmas, iestrādāt to, ka ir divējādi pielietojamība tehnoloģijas, iespējams finansēt ar esošajiem instrumentiem. Te ir būtiski arī uzsvērt, ka netiek radīta kaut kāda jauna nauda, bet tas ir esošo programmu ietvaros, dalību valstīm ir elastība. Pirmkārt, atslogot savus nacionālos budžetus, un novirzīt Eiropas fonda līdzekļus prioritāriem projektiem. Šeit, lai arī uzskatāmi pateikt, tas viens no priekšlikumiem, ko es arī esmu iesniedzis un kur es saprotu arī citi
atbildīgo komiteju ziņotāji ir viensprātis, ka attiecībā uz militāro mobilitāti mēs liekam klāt arī pretmobilitātes pasākumus. Tur ir savi loģiski iemesli, kāpēc tieši pretmobilitāte nevis nosaukt tur, ārējās robežas stiprināšanu tā tālāk, jo ģeogrāfiskā preference Eiropas Savienībā nepatīk nevienai dalībvalstī. Neviens negrib, ka kāds īpašāks vai kā, visiem vienādi nosacījumi. Tad visiem vienādi pretmobilitāte, bet pretmobilitāte no objektīvi būs tām valstīm, kurām ir ārējā Eiropas Savienības robeža, vai tā būtu sauszemes vai jūras. Līdz ar to tas pavērš iespēju Latvijai. Ja Latvijas valdība spēs ļoti operatīvi, ļoti ātri, jo šeit tas laika rāmis būs ļoti šaurs. Praktiski ir cerība, ka šo regulējumu apstiprinās oktobra sākumā. Praktiski līdz gada beigām dalību valstīm būs tā iespēja pārvirzīt no kohēzijas vēl kaut kur uz šīm programmām, projektiem finansējumu. Piemēram, mēs tagad diezgan būtiski jau pēdējos gadus ieguldam mūsu ārējās robežas stiprināšanā, kas, es teiktu, 90% apjomā gulstas uz nacionālā budžeta pleciem. Tad šeit parādās iespēja kohēzijas finansējumu un te būs daudz mājas darba ļoti īsā termiņā jāizdara pašreizējai Latvijas valdībai. Diemžēl es nevarētu teikt, ka mēs esam pirmrindnieki vispār spējā ieguldīt Eiropas sniegto finansējumu iespējas. Tas pats kohēzijas aploksne, vismaz pārbaudot pēdējos datus, mūsu spēja ir bijusi akumulēt 6%. 6% no tās aploksnes, kas Latvijai 7 gados ir piešķirta. Es pieļauju, ka politiķi teiks, mēs jau tā arī plānojām, ka ir visi tā projekta rakstīšana, tur 2-3 gadi, tagad tā aktīvā fāze, kad ir pieteikumi beidz, un tu viņās sāksim apgūt. Zinot Latvijas pieredzi, cik efektīvi mēs esam ieguldījuši, man tiešām māca bažas. Līdz ar to šeit ir iespēja ātri identificēt prioritāros projekts jau manas minētajās jomās, tā pati pierobeža, ārējā robeža, un pārvirzīt kohēzijas, kur nav pārliecība, ka tie projekti tur kvalificēsies pilnā apmērā vai nē. Jo mēs esam dzirdējuši tos gadījumus, vai ne, kad viss ir saplānots, tagad projekti ir iesniegti, un tad piepieši parādās kaut kas pēdējā brīdī, ka nelīdz galam atbilst tiem kritērijiem. Un tad tiek zvanīts, vai ugunsgrēks jādzēš, ja mēs to neizdarīsim, mums vispār drauda tas, ka mēs varam pazaudēt šo naudu un tā tālāk. Tā kā, maza atkāpa, man, protams, pašam būs, ne jau tikai tas, ka interesanti, bet es mēģināšu tiešām maksimāli šo informāciju nodot Latvijā lēmumu pieņēmējiem par šīm iespējām. Tās vai tiks vai netiks izmantots, to jau rādīs atkal laiks, bet Latvijai būs iespēja. Un tas pats arī attiecās uz to atveseļošanās fondu līdzekļiem. Tur arī tā aploksne diezgan pamatīgi, te arī atgādinājums, tas atveseļošanās fonds tika izveidots pēc Covid, lai atgūtos ekonomiku, tā tālāk. Un tur ir milzīgi līdzekļi, kuras dalībvalsts joprojām nav spējušas ieguldīt, apgūt. Man nepatīk tas vārds apgūt. Un arī šeit būs ļoti šauri īsi termiņi, jo šim finansējuma projektu pieteikšana vai finansējuma pieteikšums veids nākamā gada jūlijā jau. Tad līdz ar to, kā es jau minēju, valdībai, veidojot nākamā gada budžetu, tas tātad jau ir šī gada rudens, ir jāspēj skaidri identificēt prioritāros projektus, kur pārvirzās kohēzija, kur pārvirzās tam pašam, ko es minēju, Eiropas Savienojumības instruments, Connecting European Facility. Un te es jau redzu tie paši, tas pats projekts, kas ir Rail Baltica, arī tajā skaitā, un ne tikai, piemēram, tie paši duālās pielietojamības enerģētikas projekti, mums vēl joprojām ir izaicinājumi ar enerģētikas tirgu kopumā, ar savienojamību, ar drošiem infrastruktūras projektiem. Tā kā, īsi termiņi, bet iespējas pavērs, kur mēs, piemēram, zinot tos ierobežojumus nacionālajiem budžetam uz daudzām jaunām prioritātēm,
svarīgām, būtiskām, tāpat izglītība, veselība, ka mēs varam atslogot nacionālo budžetu un dod šīs injekcijas, sauksim viņas tā, no citām Eiropas Savienības fondu programmām. Okay. Un kā izstāsta tas process? Kas ir nākamie soļi, kas notiks, lai tas viss realizētos? Tagad es esmu kā ziņotājs iesniedzis savu viedokli caur priekšlikumiem. Jā. Šos priekšlikumus esmu pārunājis arī, kā es jau minēju, citu atbildīgo komiteju ziņotājiem. Es teikšu, 99% mēs esam uz viena viļņa ar kopīgu šo redzējumu. Tas līdz ar to man rada pārliecību, ka iesniegtie grozījumi varētu būt maksimāli plašu atbalstu jau Eiropas parlamentā. Tad nākamais posms ir, kad Eiropas parlaments ir nobalsojis par šo, sākas trialogs. Tātad komisija, Eiropas Savienības padome un parlaments. Tur arī tas nebūs tā, ka izstiepts garumā, ko termiņu, diezgan intensīvs grafiks. Tā kā trīspusējs tas trialogs ir noslēdzies un konsensus ir par tiem grozījumiem, tad ir apstiprināts un praktiski var palaist šo regulējumu dzīvē. Okay. Tad, kā es teicu, no laika rāmja, tie mazie tās saskaņošanas vēl kaut kas, tās ir ļoti tādas nianses, kur, es domāju, Eiropas pilsoņiem tur nav jāiedziļinās pilnīgi visā. Galvenais ir rāmis, ka septembris, oktobris, tas ir tad, kad jābūt jau tai regulai spēkā. Un praktiski vai tie ir uzņēmēji, vidēji, mazi ar aizsardzības industriju saistīti vai Horizons programmu. Pirmkārt, prasīt savām dalību valsts valdībām, ko jūs tagad darīsiet un kādas ir prioritātes, lai mēs varam rēķināties vai vispār mēs varam pretendēt uz kādu finansējumu no plānošanas viedokļa. Tad līdz gada beigām dalību valstīm ir jāpārliek, un tad nākamā gada sākums līdz nākamā gada beigām ir projektu iesniegšana, un tad jau tālāk jau īstenošana. Jā, okay. Teit ir, teiksim tā, Eiropas parlaments būs devis iespējas, un teit valstīm būs jāizmanto, jā? Jā. Okay. Par nosacītu Eiropas parlamentu arī, teiksim tā, jau pieminēja Ungāriju un Slovākiju. Par pakotnēm. Kā to saprast? Un vai ir kaut kas, ko Eiropas parlaments vai kā risināt to problēmu? Jo mēs jau par sankcijām? Par sankcijām, jā. Mēs pie tā atgriežamies jau kādu 2. vai 3. reizi. Pirms tam bija Ungārija. Ungārija ir komentējis, ka neatbalstīs, nevarot atbalstīt 18. sankciju pakotni, jo tur ir ielikts praktiski kāpināt šo te kepu, cik ir naftu vispār iegādājis, ja kāds vispār vēl iegādājis cenu līmeni. Viņu galvenā argumentācija, ka viņi nevar atbalstīt tādēļ, ka viņiem vajadzīga ir lēta nafta. Tas, to var saprast tā cilvēcīgi. Kurš negrib lētu naftu? Jā. Cilvēcīgi var saprast, bet mēs tomēr esam vienots tirgus, konkurence arī. Mēs vienojamies spēles noteikumi, ir agresoru valsts, tu turpini iepirkt, saka, man tādā ir lētāka un mana konkurētspēja, bet tu praktiski met tās ogles iekšā kara mašīnas motorā, var teikt. Motorā, bet tajā kurtuvītē, kas to visu dzēn uz priekšu. Ir daži Eiropas līderi, kā piemēram jaunais Vācijas kanclers Merts. Viņš liek noprast to, ka šī nosacītā tolerance šādai iekšējai sabotāžai, Eiropas vienotībai, iepratim Krievijas agresijai Ukrainā, tas pacietības mērs tiek izsmelts diezgan ātri, un tad tie soļi, ko var darīt, tas ir absolūti skatījums no finansējuma, fondu līdzekļu pieejamību Ungārijai,
Tad vēl viena ziņa, kas te apskrēja Eiropu, kad pēc jaunākajiem datiem Ungārija ir nabadzīgākā Eiropas Savienības dalībvalsts. Te šeit ir Aināra. Latviju vairs nevarēs saukt par nabadzīgāko. Bet labi, es piedotu. Vajadzēja man pateikt. Jā. Okay. Tad pacietības mērs ir sāk izsmelties. Iepriekš viņš kaut kā Ungārija tā kā centās pamanipulēt. Jā, bet es domāju, ka šī ir tā pātaga. Šeit nevar meklēt burkānus pātaga, jo, ja jau es minu, ka tā ekonomiskā situācija, dzīves līmenis Ungārijā krītas, pati Ungārija nespēja ģenerēt kaut ko jaunu, kaut kas varētu arī ekonomisko labklājības situāciju uzlabot, tad arī pats Orbāns ļoti atkarīgs Eiropas fonda līdzekļiem. Un ja viņam tagad šo te atņem, es domāju, ka tas ļoti atspoguļos arī jaunākajos pētījumos, ne pētījumos, bet aptaujās par reitingiem politisko partiju, un Fidesz, kas ir Orbāna partija, vadošā partija, ir jau vairs sen nav ar tādu absolūto vairākumu, vismaz sabiedrības noskaņu mērījumu. Opozīcija pašlaik jau ir es domāju, par vairāk kā 10% punktiem priekšā Fidesz, un viņam nākamgad ir vēlēšanas. Un te var būt diezgan interesanti. Varbūt arī Orbāna, kā saka, daudz viņu devējā režīms vai kā noriec. Okay. Ir tāda vieglā cerība. Vai ir punkts, uz ko spiest? Cerība. Punkts ir, uz ko jautājums arī, ka cik efektīvi arī Orbāna valdība ir ieguldījusi Eiropas fonda līdzekļus. Arī, jā. Te jau ir dažādi pētnieciskās žurnālistikas video ar Orbānu saistītiem radiniekiem, plašas villas izbūvēts Eiropas fonda līdzekļiem un uzturēts. Arī tā uz to skatīties. Teiksim, tā viena programmaliska valsts vīri. Man ir vēl viens jautājums uzreiz nāk prātā par Grūziju. Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju. Tā bija rezolūcija, bet tā bija par konkrētu vienu žurnālisti. Sieviete, kura tika aizturēta un ieslodzīta, praktiski pārkāpjot virknē pašas Grūzijas starptautiskās saistības, tajā skaitā tā paša likuma noteiktajos rāmjos. Un tagad redzam, ka Grūzijā valda Grūzijas sapnes partija. Vairs nav pelēkais kardināls Ivanešvili, oligarhs, bet viņš jau ir tagad, pēc tām, kā arī Eiropas parlaments neatzīt vēlēšana rezultāts, bet ir parlamentā leģitimizējies, teiksim tā, un tur ir virkne likumdošanas akti, kas ir izgājuši cauri, kas ir pretrunā gan ar eiropeiskām vērtībām. Te daudz teiks, ko jūs piesaucat eiropeiskās vērtības. Tas saistās gan ar pilsonisko sabiedrību, pulcēšanās brīvību, runas brīvību. Un tie likumi, kas ir pieņemti pēc tādas ļoti lielas līdzības pēc tiem likumiem, kas ir Krievijā. Attiecībās pilsonisko sabiedrību, praktiski vispār skābekļu piegriešana, vajāšana un kas tik vēl ne. Un tagad, burtiski 2 nedēļu laikā, vadošo opozīcijas partiju vadītāji ir ne tikai arestēti, bet notiesāti. Ar dažādiem termiņiem. Mēs redzam, kur šāda rīcība notiek Krievijā ļoti plaši izplatīta pēdējos 25 gadus. Šāda te režīma politika. Un tādēļ nevelti arī Eiropas parlaments savā retorikā Grūzijas sapni devē arī par režīmu tajā skaitā. Bet būs Strasbūras sesijā būs ziņojums par Grūziju. Tas jau ir daudz plašāks, ar ļoti lielu detalizāciju, kas, kur, kad, ko, kādā veidā. Un tas aicinājums no Eiropas parlamenta jau vairāk kārtēji ir bijis
piemērot individuālās sankcijas tiem, kas, piedodiet pa anglicismu, dažreiz aizmirstās, tiesiskumu praktiski sagrāb savās rokās, ļaunprātīgi izmanto tiesu sistēmu. Tajā skaitā uzceptas lietas, notiesāti, vajāti. Un, diemžēl līdz šim Eiropas Savienības padome nav pieņēmusi tādu sankciju pakotni, teiksim, tā pret Grūzijas. Grūti teikt. Tiešām grūti teikt. Tas ir jau bijis aicinājums. Daudz pasaka, kad ar šādu rīcību mēs vēl jau vairāk Gruziju iesūtīsim tajā Krievijas orbītā. Bet izskatās, ka mums neko nedarot. Viņa, Kremlis kā magnēts viņu ievelk savā orbītā aiz visiem gan politiskiem lēmumiem, gan darbībām. Un šajā ziņā, protams, izgūstas uz dalībvalstu pašu pleciem. Nav vienmēr jāgaida, ka Eiropas Savienības padome pieņems sankcijas. Dalībvalsts var individuālā kārtā vērst. Līdz šim, diemžēl, tikai Lietuva un Igaunija. Tas sadzirdēja pareizi. Rodas jautājums, kur Latvija? Arī man liekas jocīgi, kur ir Latvija, Latvijas valdība, ārlietu ministrija, kādai šīs personas, kas ir iesaistītas šajās ķenguru tiesās, sauksim viņas tā, šajos procesos, netiek sankcionēts. Tas ir tāds mulsinošs. Latvijā ir bijis mēģinājums, vai kāpēc nav? Tas jājautā ārlietu ministrijai. Ārlietu ministrijas lauciņš ir nacionālo un starptautisko sankciju likums un to piemērošanu un tā. Bet, protams, vienmēr būs droši vien jautājums. Mums, protams, varam atsevišķi pieņemt, bet mums vajag, ka mēs vienoti to pieņemam, ka parādam, ka Eiropas Savienība vienoti. Tā vienmēr būs atruna. Brīžos, kad mēs varam darīt kaut to minimumu, kas daudz brīdi ir simboliski, bet tas ir no svara Grūzijas tautai. Tā, kurai ir aspirācijas par tuvināšanos Eiropai, Eiropas Savienībai, NATO, ka viņi nav pamesti Grūzijas sapņa likteņu varā. Cerēsim, ka kaut kas būs dzirdīgs ausis. Uzreiz pieminēja Gruziju pats, man ienāca prātā, kā man saprast to, ka Kellogs dodas pie Lukašenko? Pirmkārt, ja nemaldos, bija arī vairāk ASV pilsoņi, ko Lukašenko režīms bija ieslodzījuma vietās. Es tagad negribu samanos no galvas, nezinu, bet viens no absolūti vienalga, vai tā ir Trumpa administrācija, Baidena vai Obamas vai Buša vai kāda, viņi vienmēr, viņiem atsevišķi arī departaments, valsts departamentā, kur galvenais uzdevums ir dabūt ASV pilsoņus ārā no dažādu režīmu ieslodzījumu vietām, un tas ir šī te swap, apmaiņa. Mēs atminamies ASV basketboliste Krievijā tika aizturēta ieslodzīta par to, ka viņai bija kaut kāds kanabis eļļa vai kaut kas tam līdzīgs, pret ko viņu iemainīja pret buts, ieroču tirgotājs. Ka redzam, ka viņiem ASV nav no svara, vai tas ir ierindas pilsonis, vai tas ir liela kalibra politiķis vai basketbols. Viņam galvenais, ka tas ir Amerikas pilsonis un dabūt ārā. Tad Kellogs, es domāju, ka tā nebija vienīgais iemesls, kāpēc viņš devās uz Baltkrieviju, bet šī procesa ietvaros bija virknē vadošie opozicionāri, atbrīvot, kā piemēram Cikhanovskas vīrs, kas 5 gadus ieslodzījuma vietā viennieku kamerā pavadīja. Un starp šiem atbrīvotajiem arī 2 Latvijas pilsoņi. Tajā skaitā. To nevar pateikt, ka tas ir kaut ko nodeva kaut kāds princips, un tomēr atbrīvoja no ieslodzītām. Kas būs tālāk? Te izskan dažādas variācijas, ka cena tam ir bijusi ASV vienošanās ar Baķku par tranzīta ceļu atjaunošanu uz Baltijas ostām.
praktiski Klaipēda, Ventspils, Liepāja tajā skaitā, bet tas tādā baumu līmenī ir daži, kas to komentē. Es īpaši dziļi plašumā negribu to komentēt, jo man nav nekas tāds, kas liecina, ka tas ir īsts vispār. Nevar izslēgt, ka tāds varbūt sarunas bieži, bet vai tas ir kaut kāds iemesls domāt? Ultimāts vai kā. Līdz ar to es pieļauju, varbūt loģika ir tāda, ka Baltkrievijas diktators, viņš nevienu reizi ir pierādījis, ka viņš ir akrobāts. Viņš spēj pagatā nostāties pat tādā, kas liekas fizionomiski neiespējami, bet viņš to dara. Kaut kāds sastās maņas viņam ir dažādos procesos, te Putinam, te vēl kādam, te Eiropai. Bet ja šajā procesā ja vienošanās arī ir maksimāli, ne maksimāli, bet pārtraukt, pieņemsim, to migrantu instrumentalizāciju, tas ir mūsu nacionālās drošības interesēs. Ja mēs redzam, kas notiek uz austrumu robežu tieši ar Baltkrieviju, tās migrantu plūsmas nerimstas, bet tikko robežsardze ar NBS, valdība kopumā ir pagarinājusi šo ārkārtas situāciju līdz gada beigām, jo tās kustības vēl joprojām diezgan aktīvi notiek. Tā kā, grūti teikt, kas ir tas gala rezultāts, bet no otras puses tas arī var padarīt Putinu nervozāku, ka ne tikai redz Vitkovs vai Kellogs reku ar viņu tiekās, vai tas būtu Ukraina vai par kādu citu jautājumu, bet reku pasies atkal baķka, tur kaut ko pa vidu jaucās un kā. Un es jau domāju, ka Putina acīs, viņš jau sen jau Baltkrieviju uzskata, tā ir daļa. Drošības dienesti praktiski pārvalda visu situāciju, vai tas ir GRU vai FSB. Tajā skaitā, šāda darbība, es domāju, viņam diskomfortu dara, jo, Lukašenko jau ir tāds, kas, viņš atslēja tādu iespēju, kas te bija pēdējā laikā, kas ziņās tur nāja, ka viņam lielākais satraukums ir, kur ir outputs, kur ir izaudzētie kartupeļi, un mums ir tā nacionālā krīze, un daudz tā ieredz, bet tas ir viņa imidžs, viņš uz to strādā savai publikai, auditorijai. Bet vai tagad arī Eiropas Savienībai vajadzētu mērķēt? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Tomēr sankcijas ir vērstas. Mēs aicinām, kurā sankciju pakotnē spoguļu attēlā sankcijas piemērot arī Baltkrievijas režīmam. Jo, skaidrs, ka tas viss mehānisms, tā kara mašīna Krievijai ir izveidot tā, ka meklēt visus iespējamos apkārtceļus sankcijām. Ja tagad atvieglos kaut kādu ar Baltkrieviju, ir vēl viens plūsma, kur kaut kas var iet cauri. Un tā. Okay. Tas pēdējais īsais, ļoti liels bloks, bet patiesībā, manuprāt, tur ir ļoti īsa atbilde potenciāli. Kā tev šķiet, vai pārapstiprinās atkal mūsu aizdomas par to, ka Ķīna un Irāna un Krievija, joprojām sadarbojās. Mēs to teikt lieliski redzam, ka tas, ko teicu pirms pāris raidījums atpakaļ, ka Ķīna un Irāna un Krievija ir uz vienu roku. Mēs redzējām, ka Ķīnas lidmašīnas nolaidās Irānā pirms sākās viss, pirms ASV iesaistījās. Es domāju, ka tur nekas nav beidzies. Izraels, Irānas šī 12, kā jau tiek nodēts, 12 dienu karš. Tas arī nosauc? Šitā neviet dzirdēt. Jā, tad, kā Trumps viņu laikam arī nodēvē 12 dienu karš. Tur parādījās daudzas lietas. Es domāju, ka neglēmojoši pašam Kremļa saimniekam. Ar to, ka pat arī viņu autokrātiskie sabiedrotie nevar rēķināties ar jebko, kādas līgumus viņš noslēdz, jo ar Irānu pēdējo 2 gadu laikā tur ir ducis ar līgumiem divpusējiem noslēgti, padziļināt sadarbību drošības aizsardzības jomā tajā skaitā.
Irāna, es pieļauju, šajās 12 dienās nevienu signālu deva. Bija ārlietu ministrs Maskavā, vēl kaut kas ar domu, ka sniedziet mums palīdzību, atbalstu. Tur bija tā, bezmazāk, kur tur bija tas mīms, ka Irānas karēvis kaut kur ierakumā, un viņš par rāciju dod ziņu, kā Krievijai, mums vajag gaisa atbalstu, un tad lido lidmašīnas, viņš tiek, kas pludmalēs tā propelleriem, un aizmugurē tas karoks, we support you. Ir gaisa atbalsts. Jā, bet nē, smieklus pie malas, es domāju, ka tas ir bijis sitiens šīm tai asī. Viņiem arī pārkalibrē savus visas kalkulācijas, kāda sadarbība kas, bet redzam, ka Trumps arī tādus interesantus tekstus pēc šeit 12 dienu kara raksta, kā pieņemsim, ka tagad Irānas nafta varēs plūst uz Ķīnu, viņš ir pagodināts, ka viņš to ir panācis un cer, ka Ķīna iepirks arī ASV naftu. Zin, tas liekas diezgan tā, ka tajā brīdī mazliet tā iestingst, bet vismaz, ko mēs dzirdam no ASV, kad Eiropas sabiedrotie runā, un kad rekur ar drošību Eiropā, un ASV saka, dariet jūs tagad paši vairāk un tā, jo mums viss fokus ir uz pret Ķīnu. Ķīnu tieši tā, un mēs jau redzējām arī tas tuvu austrumu gadījumā diezgan daudz tie militārie aseti, tā dēvēt, tika pārvirzīti uz Indo-Pacifikas, Indijas klusā okeāna reģionu tajā skaitā. Tā kā ej un saprot dažreiz, kas īsti notiek, kādi signāli, vai tie ir signāli, kaut kāda optika, ko mēģina nodot, bet atgriezīsimies pie sarunas sākuma. Svarīgāk ir tas, ka NATO lēmumi ir pieņemti bez lieliem skandāliem, kaut kādām klopēm. Es domāju, tas arī ir signāls šīm autoritārajām asīm arī tajā skaitā, ka viņiem nav izdevies kaut kādu ķīli iedzīt. Šīs relatīvi laimīgās nots. Paldies, mums laiks beidzies. Jā, paldies. Tiekamies nākamajā reizē.